nu jā, tad tur dzīvoju, neko. Es domāju, ka es negribu, ka es gribu kaut ko Latviju, bet tajā laikā man bija nepilsoņu pase, tad es nevaru saprast, kāpēc man ir nepilsoņu pase, jo pārējiem maniem draugiem, tādiem pašiem krieviem, ir pilsoņu pase. Mēs mācījāmies vienā klasē, bet kad pases deva, vieniem iedeva, vieniem ne. Jo tiem bija vecveci, kad dzīvoja, un maniem nedzīvoja. Nu, tad ir baigi dīvaini, jo viņi arī nerunā latviski, un tad nevaru saprast šito. Tad es sapratu, ka es laikam negribu dzīvot, ka es gribu mukt prom, bet tagad tas pas nevaru aizbraukt. Visi latvieši, kuram bija pasi, aizmuku uz Īriju, uz Angliju strādāt. Latvija nedzīvo, un tad tā es dzīvoju, un es nevaru aizmukt. Jo man jāmaksā baigi tur naudu, jāparāda, jāuzrada tur pāri pa 3000 bija jāuzrada 100 eiro diena vajadzēja uzradīt, ka man ir iztikas minimums, tā respektīvi 3000 tev jābūt, lai mēnesi tur noturētas, kamēr tu iesniedz dokumentus, lai, piemēram, dabūt, nezinu, tur Vācijas pilsonību vai Itālijas pilsonību, vai vienalga kādu pilsonību, kas ir nav Latvijas pilsonība. Un tad es domāju, tur mukt, un kaut kā nekad nevarēju, bet trapies tas Eiropas brīvprātīgais darbs. Un Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros man nokārtoja vīzu un uzturēšanās atļauju uz pusgadu. Un es domāju, ideālais variants, es braucu prom no Latvijas, vairs neatgriezīšos. Visu sarunē, nopirku biletes, pārdevu visus instrumentus savus, visu. No Rīgas, tur izrakstījos no dzīvokļa, visu. Nu, braukšu visu tagad Itālijā dzīvošu, mācīšos, un sāku mācīties itāļu valodu, iemācījos. Aizbraucu, un pirms braukšanas vajadzēja braukt uz sagatavošanas apmācībām. Un tur satiku sievu savu. Un tad es sapratu, un satiku, un viņa ir latvieta. Un tad es domāju, opā, tagad man viss ir sakārtos, ka es braucu prom, bet sapratu, ka es nebraucu prom.